Ņemot vērā laikapstākļus, jau no 23. novembra 3:00 Daugavpils pašvaldības dienesti strādā pastiprinātā režīmā. Ar sniega stihiju pilsētas ielās cīnījās 27 tehniskās vienības. Visi 9 transporta līdzekļi tika iesaistīti brauktuvju tīrīšanā, vēl 18 ietvju tīrīšanā. Tādējādi līdz 9:00 visas galvenās ielas bija iztīrītas, taču darbs tika atkārtots, jo sniegšana turpinās. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem vispirms tiek tīrītas vietas ar vislielāko satiksmes intensitāti - pilsētas centra brauktuves un ietves, kā arī autoceļi un ceļi, pa kuriem kursē sabiedriskais transports. Prioritāte ir arī autobusu un tramvaju pieturu un ietvju tīrīšana. Savukārt ielas visās apkaimēs, kurās ceļu uzturēšanas klases ir A, A1 un B, ir jānotīra 6 stundu laikā pēc sniegšanas beigām. Daugavpils iedzīvotāji var sekot līdzi komunālo dienestu darbam tiešsaistē, lai iegūtu visprecīzākos un aktuālākos datus par speciālās tehnikas atrašanās vietu, karte ir jārestartē. Runājot par laikapstākļiem, saskaņā ar laika prognozēm rīt no rīta un pēcpusdienā vēl būs sals, bet tuvāk vakaram termometra stabiņš sasniegs plusa atzīmi. Tomēr līdz nedēļas nogalei atkal kļūs augsts. Apkuras sezona daudziem iedzīvotājiem sākās jau oktobrī, taču likums par atbalstu iedzīvotājiem saistībā ar energoapgādes izmaksām ir pazudis kaut kur parlamenta kabinetos. Vēl nav noteikti ne ārkārtas cenu pieauguma griesti, ne kritērija atbalsta mehānisma iedarbināšanai. Likumprojekts, kas paredz enerģijas izmaksu kompensāciju mājasemniecībā ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem, pēc intensīvām diskusijām Tautsaimniecības komisijā tika iesniegts Saeimā 3. lasījumā. Sagaidāms, ka parlamenta deputāti pieņems likumu šā mēneša laikā. Pēc tam viņai būs jālemj par nosacījumiem, ar kādiem mājasemniecības var pretendēt uz atbalstu. Tikmēr Latvijas iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un maznodrošinātajiem apkuras rēķini ir jāsamaksā pilnā apmērā. Lielākajai daļai cilvēku tas ir nepanesams sloks, tāpēc viņi atliek maksājumus par siltuma enerģiju uz pavasara-vasaras periodu. Atgādināsim, ka oktobrī vidējā siltuma enerģijas 1 kvadrātmetra cena Daugavpilī bija aptuveni 90 centu bez PVN. Viszemākie apkuras rēķini bija reģistrēti renovētajās mājās, savukārt visaugstākie mājās, kas nav renovētas, tostarp mazajās daudzdzīvokļu mājās. Latvijā ir sācis pieaugt Covid-19 pacientu skaits. Tā pagājušajā nedēļā reģistrēts 241 laboratoriski apstiprināts saslimšanas gadījumu skaits, pirms nedēļas 209. Savukārt pagājušajā nedēļā hospitalizēti 226 pacienti, kas saslimuši ar Covid-19. Satraucoši ir arī nāves gadījumu skaits. Pagājušajā nedēļā no koronavīrusa miruši 17 cilvēki. Mirušo vecums bija no 40 līdz 90 gadiem. Mediķi norāda, ka Covid-19 ievērojami sāsina jau esošās hroniskās slimības, kuru dēļ ir nepieciešama hospitalizācija un var iestāties nāve. Savukārt saslimstība ar gripu Latvijā joprojām ir zemā līmenī. Minimālās algas paaugstināšana Latvijā no 2024. gada 1. janvāra, augošā inflācija, cenu pieaugums, tostarp būvmateriāliem, tehniskajam aprīkojumam, tas viss agri vai vēlu noved pie komunālo pakalpojumu tarifa pieauguma. Izņēmums nav arī dzīvojamo fondu apkalpojušās organizācijas. Arī tās ir spiestas paaugstināt tarifu par dzīvojamā fonda apkalpošanu. Tādējādi no nākamā gada 1. janvāra Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums pamattarifs palielināsies par 11%. Nākamgad vidēji tarifs palielināsies uz 11%. Vidējais tarifs šogad ir 41,5 centi. Nākamgad būs ap 45 centiem. Principā tarifa palielināšana saistīta ar resursu cenu paaugstināšanu, būvniecības darbu cenu paaugstināšanu, kā arī minimālās algas celšanu. Kādas vēl izmaiņas DZKSU klientus sagaida nākamgad, kā arī par to, kādi mājokļu uzturēšanās darbi būs prioritāti 2024. gadā, uzzināsiet piekdienas raidījumā Nedēļas apskats. Latvija 2 gadus ierobežos elektroenerģijas sadales tarifu maksimālo pieaugumu. Šādu lēmumu pieņēma Saeimas deputāti. Grozījumu likumos elektroenerģijas tirgus, enerģētikas likumā un par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem paredz no nākamā gada janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim ierobežot elektroenerģijas sadales tarifa fiksētās daļas pieaugumu visām mājsaimniecībām ar 1 fāzes pieslēgumu un mājsaimniecībām ar 3 fāžu pieslēgumu 16, 20, 25 un 32 ampēriem.
Jaudas maksas pieaugums nākamgad tiks ierobežots līdz 2 eiro mēnesī vienas fāzes un 16 ampēru pieslēgumiem, 2,50 eiro mēnesī vienas fāzes un 20 ampēru pieslēgumiem un 3 eiro mēnesī vienas fāzes un 25 ampēru pieslēgumiem. 3 fāžu pieslēgumiem pieaugums būs lielāks – 4 eiro mēnesī 16 ampēru pieslēgumiem, 4,50 eiro mēnesī 20 ampēru pieslēgumiem un 6 eiro mēnesī 25 ampēru pieslēgumiem. Jaunais mācību gads sācies arī Bērnu un jauniešu centrā Jaunība, kur ikdienas pulcējas vairāki 10 bērnu un jauniešu, lai izglītojoši un radoši pavadītu brīvo laiku. Jāatzīmē, ka atšķirībā no citām interešu izglītības iestādēm Jaunībā ir attīstības plāns ar uzdevumiem, kā rezultātā ir 2 darbības bloki – interešu izglītība un neformālā izglītība. Kā pastāstīja centra direktore, tad pats lielākais uzdevums ir nodrošināt interešu izglītības pieejamību. Tādējādi Jaunība ir atvērta ikvienam radošam skolotājiem. Otro gadu pēc kārtas mēs vienkārši lepojamies, izdalam šo pulciņu, jo skolotājs pats ir mākslinieks, viņš māca zīmēšanu, gleznošanu, bet viņa hobijs ir makšķerēšana. Un otro gadu pēc kārtas mums copmaņu klubs ir super un pieaug arvien vairāk, un zēnu un arī meitenes ir, kas labprāt to mācās. Ir teorija, ir prakse. Uz pieprasījumu to, ko valsts nosaka STEM, jā, mēs arī ļoti lielas cerības viešam, ka mēs atradīsim skolotājs. Šajā jomā ir ļoti grūti atrast pedagogus. Materiālu tehnisko bāzi mēs varam nodrošināt. Pilsēta šajā jomā mūs atbalsta, bet nav kas strādā. Tāpēc tie, kas mums ir saglabāti, mēs viņus uzturam, sakārtojuši esam mācību telpas, jo šajā mājā mēs dzīvojam pilnus 2 gadus un pamazām kabinetus arī labi iekārtojam. Lai gan sabiedrībā bieži vien izskan viedoklis par to, ka mūsdienu jaunatne nevēlas interesanti un jēgpilni pavadīt brīvo laiku, Aina Jansone saka, ka tā nebūtu nav. Jaunībā ik viens bērns atradīs sev ko saistošu. Mums ir tehniskā jaunrade, tas, kur mums ir primāri, un to mēs arī reklamējam. Liels bloks kultūra izglītība, ļoti neliela daļa mums ir vides izglītība un ir arī sports. Sports ir tikai 2 sporta veidi, orientēšanās un triatlons, tur, kur ir tas pieprasījums, un viņš darbojas. Un triatlona iekšienē darbojas peldēšana, kur brīvu vietu nav uzreiz 1. septembrī. Tas ir ļoti tāds populārs un visiem ļoti vajadzīgs pulciņš, bet viņš mums strādā kā triatlona sastāvdaļa. Taujāta par to, vai pietiek skolotāji, lai nodrošinātu tik plašu piedāvājumu klāstu, Jansone stāsta, ka 6 skolotāji ir devušies pelnītā atpūtā, taču jaunā paudze nāk un piedāvā jaunus pulciņus. Mums ir Kartingos jauns puisis, pats izaudzis no Kartingo pulciņu, tagad mēģina strādāt par skolotāju, mācās augstskolā paralēli. Tad pats peldēšanas skolotājs pabeidza šajā mācību gada augstskolu, bet viņš atnāca pavisam zaļš puika, un mēs viņu izmācījām par skolotāju, un viņam iepatikās šis darbs, un viņš turpina to darbu. Līdz ar to mums visu laiku tas ir tāds, dzīvs. Un par cik mēs tagad arī strādājam uz kvalitatīvo izglītību, varbūt, pulciņā stabili ir 10, 12, dejotājiem bišķi vairāk tās grupas ir piepildītas. Mēs tā izvērtējam, cik kvalitatīvi tas ir un veicam arī vecāku aptaujas. Un līdz ar to mēs arī uzzinām to pieprasījumu vajadzību, vai mēs pareizi darām, vai jūs gribat. Lai kļūtu par Bērnu un jauniešu centra Jaunība izglītojamo, vecākiem ir jāizpilda elektroniski iesniegums, un kā pastāstīja direktore, tad pašlaik šajā iestādē izglītojas vairāk nekā 2500 audzēkņi, un 1900 ir unikālie audzēkņi, jeb tie izglītojamie, kuri apmeklē 2 un vairāk pulciņus. Ņemot vērā meitiņu pārsvaru, populārākais pulciņš ir dejošana. Jo grupas aug vecuma ziņā, un dejošanas grupas pastāv 10-12 gadus. Un ja bērni jau ir iesākuši, vecāki to ir atbalstījuši, veidoja sava veida kolektīvus, un dejotāji ir ļoti daudz, un mēs uzskatām, ka tas ir populāri. Pašobrīd dejošanā mums ir kaut kur ap 200 meitenes no mazas līdz lielas. Tas ir daudz. No lietišķās mākslas, tas, kas ir tāds mazajiem, tā ir veidošana, sāļā mīkla. Tur mums nodarbojas skolotāji praktiski ar 80 bērniem, viņai ir 6 grupas. Populāra tehniskā jaunrade pie skolotājas Anfisas. Viņai arī ir 80 puikas. Un no šā gada mums strādā arī šajā jomā viena tāda profesionālā grupa, kur no tehniskās jaunrades, es viņu saucu par arhitektiem, sev te mājās, bet viņi jau ir ar profesionālo ievirzi. Un ir jau puikas, kas aizgājuši jau uz tehnikumu, bet viņi vienalga nāk šeit. Un mācās darboties ar instrumentiem, viņam tas patīk, tas ir viņu tā otrā dzīve.
Mūzikas pulciņš, copes klubs, zīmēšana, floristika, sports, mezglošana, tamborēšana un adīšana, datorikas pulciņš – tas ir tikai neliels saraksts no plašā piedāvājuma klāsta. Bērnu un jauniešu centrs Jaunība gaida ikvienu interesantu no 3–4 gadu vecuma līdz pat 25 gadu vecumam.